My name is Lukas Ristas. I'm a fifth-year medical student here at Riga Stradiņas University, and I'm originally from Germany. In Latvia, you have the opportunity to study in modern research facilities, such as our MITS. For example, you have again the experience to study in an international and intercultural environment, and also you get to study in English, which is, after all, the language of science. After graduation, I'm planning to do my specialization in radiology here in Latvia, and that's why I'm currently doing a Latvian language course in order to comply and, of course, be able to communicate with patients. Eiropas Savienība mediķiem sniedz iespēju strādāt savā profesijā visā Eiropas Savienībā, kā arī studēt un piedalīties pieredzes apmaiņā ārpus Latvijas un ārstniecības iestādēs Latvijā. Esmu Rudolfs Vilde, nesen kā certificēts pneimonologs. Šobrīd esmu Oslo Kliniskajā universitātes slimnīcā. Kopā ar citiem kolēģiem no Stradiņas slimnīcas mēs viesojamies pie Oslo transplantāciju komandas, lai paskatītos, kā viņi to dara, un paskatītos, ko no tā varētu darīt arī mēs. Vairāk nekā 88,000 ārsti, māsas, funkcionālie speciālisti un citi mediķi ir saņēmuši iespēju apmeklēt tālāk izglītības kursus, kas mediķiem ir obligāta prasība, lai uzturētu savu kvalifikāciju. Un tātad šīs mācības viņiem ir nodrošinājusi Eiropas Savienības fondi. Ka robežas ārstiem ir atvērtas, varam uz kādu laiku braukt, pastrādāt kādā citā valstī un atbilstoši Eiropas direktīvām darīt to, un tad atgriezties un iekļauties atpakaļ Latvijas darba tirgu. Manuprāt, tas arī ir nenovērtējums ieguldījums. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijā radās iespējas izmantot visas priekšrocības, ko dod profesionālās kvalifikācijas atzīšanas direktīva. Un attiecībā uz vairākām veselības aprūpes profesijām, proti uz ārstiem, uz ārstu specialitātēm, uz zobārstiem, māsām un arī vecmātēm attiecas tā saucamā automātiskā profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Proti visām izglītības iestādēm bija jāsakārto savas izglītības programmas tā, lai iegūtā kvalifikācija atbilstu prasībām un par kurām ir vienojušās visas Eiropas Savienības dalību valstis. Augstākās izglītības iestādēm tā ir arī ļoti laba iespēja attīstīt augstākās izglītības eksporta pakalpojumu sniegšanu, jo mēs zinām, ka arī tādēļ, ka šie diplomi ir ar automātiskās atzīšanas šo iespēju, ļoti daudzi izvēlas šeit studēt. Eiropas Savienības finansējums ļāvis Latvijai piesaistīt jaunos ārstniecības speciālistus valsts sektoram. Mēs redzam, ka medicīna ir īstenībā ļoti pieprasīta joma, un katru gadu stājas daudz studēt gribošu jauniešu medicīnas fakultātē. Protams, mēs sagaidām, ka jauno speciālistu pieplūdums arī būs pēc kāda laika liels, jo ārstiem ir apmācību laiks diezgan ilgstošs. Un redzam, ka jaunie speciālisti ir ļoti motivēti, arī ārzemēs braukt stažēties. Un, protams, mēs novērojam arī to, ka Latvijā aizvien aktīvāk iebrauc ārsti arī no citām valstīm, un novērojam tādu tendenci kā reemigrāciju, kad ārsti, kas 2008. 10. gadā brauc prom, šobrīd atgriežas atpakaļ strādāt Latvijā. Vairāk nekā 1800 jaunie mediķi ir saņēmuši finansiālu atbalstu, ja ir uzsākuši savu profesionālo darbību ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas. Tāpat ar Eiropas Savienības atbalstu Latvijā veikta māsu profesijas reforma, risinot jautājumu par nepietiekamu māsu skaitu veselības sistēmā. Esam spējuši attīstīt šo māsas profesiju tādā līmenī, lai šī māsas izglītība būtu Eiropas standartiem atbilstoša. Tā būs pavisam cita līmeņa māsa, kura spēj strādāt ar saviem pacientiem jau pavisam citās kategorijās, nodrošinot tiešām šo ļoti būtisko pieeju tieši uz pacientu centrētu aprūpi, kas ir ļoti svarīgi un būtiski, tieši izejot no šīm pacientu vajadzībām. 20 gados, kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, medicīnas nozarē cilvēku resursos ieguldīti 57 miljoni eiro. Tas ir ieguldījums ārstniecības personu profesionālajā kapacitātē, tālāk izglītībā un motivācijas veicināšanā.